Pasākumu producēšana tāpat kā mārketings vai sabiedriskās attiecības nesastāv tikai no viena cilvēka, no viena darboņa, kas to visu veids. Faktiski tas ir komandas darbs. Tāpat kā mārketingā, tāpat kā sabiedriskajās attiecībās ir projekta direktors, projektu vadītājs, projektu vadītāja asistents. Atšķirīgi ir scenogrāfs nāk klāt, kas rūpējas par dekorācijām, ir režisors, ir scenārists, un atkarībā no pasākuma sarežģītības arī citi darbinieki. Bet, tīri šie mani nosauktie cilvēki veido tādu kā kodolu, kas nodarbojas ar šo pasākumu producēšanu. Un pasākumu producēšana ļoti atšķirās. Korporatīvie pasākumi, tie var būt visdažādākie, tematiskie pasākumi darbiniekiem, tās var būt firmu jubilejas, sporta spēles, dažādi prezentāciju pasākumi, visdažādākie visi pasākumi, kādi jūs vienkārši varat iedomāties. Un tā otra daļa ir privātpersonas. Arī ballītes jubilejas un vislielākais daudzums ir kāzas, ja? Tie, kas uztic aģentūrām savu lielo notikumu. Katram pasākumam ir klients, sāksim ar to, tāpat kā jebkurā iepriekš minētajā sfērā. Klientam ir kaut kāds uzdevums. Kāpēc tas pasākums? Kāpēc viņi paši nevar to izdarīt? Var izdarīt paši, bet pasākumu rīkošanā ir ļoti būtiski piesaistīt speciālistus, lai nodrošinātu šo pasākumu kvalitāti vai arī atvieglotu sev dzīvi. Jo nav tā, ka pasākumu norganizēt ir 1-2. Tas ir ļoti grūts, administratīvs darbs, radošs darbs. Tā ir ļoti liela disciplīna visai komandai kopā, un šādu darbu var paveikt ļoti labi saliedēta komanda. Es saviem kolēģiem teicu, pēc mūsu iepriekš pēdējā pasākuma, ka mēs esam šajā brīdī sasnieguši jau tādu līmeni, ka nevis mēs vienādi domājam, bet mēs uztveram viens otru domu, vēl pirms otrs to ir paspējis pats sev noformulēt. Jo faktiski nav, varbūt es varu samalot, bet man liekas, ka nav neviena gluda pasākuma bijis manā pieredzē. Tāda, ka tiešām viss ir tā, ka nekas nenotiks. Ir pat sīkumiņš, izmaina kaut ko, un tev ir jāmāk rīkoties un reaģēt. Jo mūsu kompetence, kā es teicu, pasākums var uztaisīt ik viens, bet aģentūras kompetence. Un tas, par ko mums maksā klienti, ir tas, ka mēs zinām, ko darīt tad, kad vairs nav labi. Un tā mēdz darīties. Tas nav nekompetence. Vienkārši mēdz kaut kas noiet greizi, jo katrā pasākumā ir iesaistīts lielāks vai mazāks cilvēku skaits, kas ir apakš uzņēmēji, kas ir dažādi piegādātāji, tehnika, skaņa, gaisma, dekorācijas, uzbūve, telpu īre, galdu klājēji, viss ļoti daudz iesaistītās personas, un tāpēc ar viņām visām ir jāmāk strādāt. Ja jaunieks grib šajā jomā iet iekšā, tad kas ir tas ceļš viņam, kā uz to aiziet? Es domāju, ka var pieteikties strādāt par projektu vadītāju asistentu. Patiesībā šobrīd jūs varat sākt paši organizēt savus ballītes, un tā būs jums lieliski pieredze. Bet tas nav visi tas kontaktu loks, kas vēl ko tu pamazām iegūsti. Savas ballītes tomēr ir resursos ļoti maziņas, un līdz ar to tas nav tie visi piegādātāji, kas veido to aģentūras profesionalitāti. Zini kā, faktiski ir tā, mums ir jāsaprot, par kuru daļu mēs runājam, par kreatīvo vai par tehnisko. Jo tehniskā daļa, jā, tāpēc ir tāds projektu vadītāja tehniskais asistents, kurš zina, kādu ūdeni vislabāk lietot, teiksim, tādās un tādās ballītēs, un kādu šampanieti izvēlēties. Pie kā es varu labāk nopirkt tīrādziņus, vai pie kā es varu sušīt pasūtīt, kas man piegādās laikā. Tā ir tā cilvēka kompetence, tāds tehniskais asistents. Viņš atbild par visiem galdautiem, par tādām lietām, ko tu vienkārši pats nemaz neiedomājies, vai ne? Līdz niansē. Runājot par tām savām ballītēm, man ir 2 cilvēki, kurus es konkrēti varu nosaukt, kur tieši tā arī sāk. Vismaz lielākā vai mazākā mērā viena Līna Jaunozola, kas ir nodarbojas nekustamajiem īpašumiem un kur uzorganizēja vienu ļoti kreatīvu ballīti draugiem, salika arī draugu portālā, informācija, samaketēts plakātiņus un tā tālāk.
pēc kaut kāda laika es skatījos, ka viņa jau organizē vienai kafejnīcai ballīti, un šobrīd es redzu, ka viņš šīs ballītes organizē nepārtraukti. Ja? Un otrs ir Gundegas Kudriņa, kur arī izcēlās ar to, ka viņa mācēja norganizēt saviem draugiem tādas ballītes, ja? Ka tā slava izgāja par šīm ballītēm uz āru, un pēc tam jau viņai atnāk draudzenes, ka norganizēja manu ballīti. Protams, ka viņa vairs to nedara pa brīvu. Nu, šobrīd viņai arī ir sava, teiksim, aģentūra. Gundega arī ir šīs skolas absolvents, mēs ar viņu mācījāmies paralēli klasē. Respektīvi, tas sāc ar sevi. ballīši momenti tā kā sniega rīka, kas veļās no kalna, bet varbūt man jāmācās kultūras akadēmijā, man liekas, tur ir režisori, un arī tas ir veids, kā... Tu zini, ir aģentūras, kuru vadītāji bija ļoti laba aģentūra Outline, un vadītāja Ineta Pelse, viņa pati bija arī režisori saviem aģentūras pasākumiem. Man liekas, ka viņi to darīja lieliski, bet tikpat labi var būt aģentūrā režisors. Mums ir režisors, savs režisors, dēls teātra aktris Helēna Vasiļevska jau, man liekas, 5 gadus. Nu jā, bet arī jāskatās, teiksim, ir lielāki pasākumi, mazāki pasākumi, ne? Dzimšanas dienas ballītē varbūt tev nevajag nekādu baigo režisoru, bet ja tev jāorganizē dziesmu svētku lielajā estrādē, ja, tad tur noteikti vajadzēs kultūras akadēmijas izglītību. Jā, tieši tā. Faktiski ir jāsaprot, ja tu vēlies producēt pasākums, tad kas ir tas darbs, ko tu gribi darīt? Būt scenārists, būt režisors, būt administrators kopumā, būt projektu vadītājs, tehniskais asistents. Un arī Jālis teica par to, ko vēlas sievietes, arī pasākumu jomā ir savu filmu, kāzu rīkotē, lai cik tas arī gocīgi neizklausītos. Bet faktiski tu tajā filmā tu arī var redzēt līdzi, kā tas darbs izskatās no otras puses. Labi, tas tāds neliels projekts, vai ne? Bet, nianses varbūt redzams. Un par tiem kontaktiem, ko tu jau teici, ka patiesībā tos kontaktus, tu viņus iegūsti tā darba laikā, tu viņus iegūsti studējot, iegūsti mācoties. Es ļoti daudzas reizes esmu sava darba gaitās saskāries ar cilvēkiem, ar kuriem es kopā esmu mācījies, studējis, viņi ir bijuši mani klienti, partneri, un vienkārši mums ir ceļi krustojušies, tā ka tie kontakti izveidojas tajā tajā procesā. Jā, tu nav tā, ka tagad, teiksim, neko nevar izdarīt, tāpēc, ka tev nav kontaktu vienkārši. Tie kontakti notiks, jo vairāk tu būsi aktīvāks, jo vairāk tu komunicēsi ar cilvēkiem, tur, tusēs apkārt un draudzēsies, tad tie kontakti arī izveidosies. Pilnībā piekrīt, jā, un arī īstenībā šobrīd jūsu esošie kontakti, katrs aiziesiet uz savu pusi, bet tie kontakti viņi paliks, un jūs viens otru pazīstat tik tālu, lai saprastu, vai var uzticēt kādu konkrētu lietu otram cilvēkam. Es vēl par to kultūras akadēmiju, es domāju, ka tas ir ļoti pareizs gājiens kultūras akadēmija, jo tur izaugsme, man liekas, ir ļoti reāla un ļoti interesanti projekti tiek piedāvāti arī studiju laikā. Bet faktiski, man liekas, ka pasākumu producēšana, tas tomēr ir vairāk tāds bizness un tāda veida administrācija, jo ir vajadzīgs radošums, protams, bet visticamākais, ka tev ir vajadzīgs ļoti spēcīgs arī projektu vadītājs. Pats galvenais ir atbildība, māku plānot savu laiku, klientu laiku, zināt par klientu vairāk nekā viņš pats iespējams par sevi zina, zināt, kam tu taisi to pasākumu. Tev ir jāizprot konkrētā pasākuma mērķis, un tikai tad tu ar savu ideju varēsi šo mērķi palīdzēt klientam sasniegt. Tas nav tā, ka, piemēram, Svetbankai sporta spēles tiek atsūtīts aģentūrām konkurss, un tas notiek tādu, būs ziema, ja? Tēma ziema, kāpēc ne, bet, protams, bet ir jāzina, ko klients ar konkrēto pasākumu grib panākt. Ko viņš grib pārdot saviem klientiem, partneriem, rīkojot kaut kādas prezentācijas vai klientu balvas.